Man prieks, ka tik kuplā skaitā es esat nesaties samērā nepatīkamu laiku. Laikam tas pieraksts ielūgumā, kad vairāki godalgoti vīni no The Country World Wine Awards deva savu, vai jūs noteikti varbūt zinājāt, kas ir Altair. Jā, Altair ir, sakot, pirmais tāds joint venture Čīlē ar Bordeaux vinderiem. Un šodien mums, es gribēju šodien stādīt jums priekšā Sebastian Ríos, kas ir čīlietis bez tautības, bet dzīvo Argentīnā. Viņš ir viņa San Pedro grupas Argentīnas daļas vadītājs. Es atceros, šeit arī ir Larisa Krūmiņa, kas kādreiz strādāja Interbaltijā un nestrādāja kādreiz restorānā. Un Larisa atnāca 97. gadā pie mums uz restorāna Samsung. Un viņa saka, zini, man ir vīns no Čīles, kas stilo de Malina. Un es viņiem prasu, tā Čīle vispār ir. Un tad saka, nevajag pamēģināt, kaut ko eksotiku. Un tad es teicu, kurš Latvijā pirks Čīles vīnu? Nepagāja kaut kādi gadu 10. Čīles vīns ir praktiski sakot šodien, ja mēs noņemam nost kaborus un visu tos līdzīgs Čīle ir numur 1 pēc pārdošanas Latvijā. Un tad tagad ļoti daudz cilvēki saka, nē, Čīles vīns, nē, viņš ir tāds vulgārs un tā. Un es jums varu pateikt, ka Čīlē, kā arī Sebastians ir teicis, 5,5 km gara zemestrīce, tur ir ļoti daudz mikroklimatu. Un šobrīd ar kādu entuziasmu Čīles vinteri viņi pēta katru reģionu, viņi pēta augsnes sastāvu, un viņi tagad sāk stādīt vīnogu šķirnes atkarībā no klimatiskiem apstākļiem un augsnes sastāvu. Un Leidas ielā, pastāvot 10 minūtes, jūs no lūpām varat noksīt salu. Ja? Tur ir ļoti liela sāls koncentrācija gaisā, kas nāk no Klusā okeāna. Apmēram tāda pats sajūta man ir bijis Ailā, tur, kur Skotijā, tur, kur Ailas viskijs. Ja? Kad ir arī tā sāls koncentrācija ir vēl spēcīgāka. Un kad jūs paņemat vīnogu no vīnoglāja, un jūs to ieliekat mutē, jums ir rīktīgs sāļums nāk, jo praktiski sakot, tā vīnoga mīza ir pārklāta ar vieglu sāls kārti. Ja? Un tas, protams, tiek atspoguļots vīnā. Viņa Leida bija pirmais, kas ir bijis Leidas ielā. Šobrīd tā ir dārgākā zeme Čīlē, visi grib tur būt, par viņu daudz arī vīnu žurnālisti raksta. Daudz salīdzina arī ar Jaunzēlandi, ka tas ir kaut kāds līdzīgs mikroklimats, tā kā ir arī teicis Sebastians. Es domāju, ka šodien Leidas ielai Sauvignon Blanc ir tiešām viens no tādiem elegantākiem un minerālākiem Sauvignon Blanc. Protams, kad varbūt franči man teiks, nē, pagaid, Sancerre un Puy Fumé, tas ir Sauvignon Blanc etalons, bet ja jūs apskatāties vairākus vīnu izdevumus, viņu vērtējumus, kuri tad ir tie labākie Sauvignon Blanc, un īstenībā šodien tie ir no Jaunzēlandes un no Leidas ielas. Šodien mums ir degustācijā 2 Leidas Sauvignon Blanc, kuri 2013. gada The Country World Wine Awards bija pirmajās 2 vietās kā jaunās pasaules labākie Sauvignon Blanc. Šis bija 2. vietā, un līdzās mēs baudīsim to, kas bija 1. vietā. Burgundijas vinteriem vajadzētu sasparoties, lai uztaisītu tādu vīnu, kāds ir ražots Leidas ielā. Ar ļoti labu skābumu līmeni. Un īstenībā, jā, kad mēs runājam par Čīles šārnē, tad visiem liekas, viņš ir diezgan salds ar zemu skābumu līmeni. Tad atklāja sev Leidas ielā, atklāja sev Casablancas ielā Lima arī, kur vīniem ir fantastisks skābumu līmenis, un viņš ir lieliski integrēts vīnā.
Paldies visiem klātesošiem par skaisto, kuplo degustācijas apmeklējumu. Šodien mēs degustējām Čīles un Argentīnas vīnus no šādiem ražotājiem kā San Pedro, Vinaleida un Macēlija. Esam atraduši dažus arī jaunumus, ko mēs nogaršosim kopīgiem spēkiem pēc oficiālās daļas. Disfruta nuestros vinos del Valle de Uco.